Kad graudi ir nokautēti, tie būs gatavi ilgākai uzglabāšanai. Viens no uzglabāšanas veidiem ir lielie graudu silosi, jeb torņi. Tornī obligāta prasība, kad ir jābūt iekšā arī temperatūras kontroles kabeļiem, un ja kukaiņš ir ieviesies iekšā tornī, tad tajā vietā, kur viņš ir, izdalās siltums. Un tad tas arī ir viens no tiem iemesliem, kā arī to ņemt un noķert. Tad tajā brīdī ņem un viņu recirkulē. Ja tā kukaiņa invāzija jau ir tik liela, ka tur vairs neko nevar izdarīt, tad tajā brīdī mēs ņemam un veicam tā saucamo fumigācijas procesu, un visi kukaiņi ir iznīcināti. Un iekšā ir arī atkraušanas mehānisms, jo sākotnēji, protams, graudi no torņa, kad ir jākrauj ārā, viņi birst paštecē, bet pašās beigās ir izveidojies tāds tā kā konusiņš, kas vairāk netak, līdz ar to attiecīgi iekšā ir pliemešu transportieru sistēma, kas attiecīgi viņu ņem un velk uz centru, kurā attiecīgi viņi jau birst iekšā uz transportēšanas iekārtu. Runājot par akcijām. Kārga super, lai ierobežot sārņauku.